Ja jūs interesē, vai XM ir drošs brokeris, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es jums pastāstīšu visu, kas jums jāzina par šo brokeru. XM netiek uzskatīts par brokeru, kas galvenokārt ieteicams pieredzējušiem investoriem, jo tā tirdzniecības platforma nav intuitīva. Tāpēc aprakstā jūs atradīsiet saiti uz īpašu XM piedāvājumu un saiti uz alternatīvu brokeru, kas ieteicams iesācējiem. Pieņemsimies pie lietas. XM ir starptautisks investīciju brokeris, kas darbojas kopš 2009. gada un piedāvā tirdzniecību Forex tirgu ar akcijām, indeksiem, precēm, kriptovalūtām un CFD. XM izmanto MetaTrader 5 platformu, kas nodrošina piekļuvi uzlabotiem rīkiem un zemām tirdzniecības izmaksām, bet var būt mazāk intuitīvi iesācējiem, tāpēc brokeris bieži tiek ieteikts galvenokārt tiem, kam ir tirdzniecības pieredze. Viena no galvenajām XM priekšrocībām ir tā, ka tas darbojas vairākās jurisdikcijās un ir licencēts no tādiem autoritatīviem regulatīviem iestādēm kā CISEC Kiprā, ASIC Austrālijā un IFSC Belizā. Regulas nosaka, ka brokerim ir jāatbilst stingrām prasībām attiecībā uz klientu naudas līdzekļu drošību, darbības pārredzamību un godīgu rīkojumu izpildi. Praksē tas nodrošina investoriem lielāku aizsardzību un pārliecību, ka brokeris tiek pastāvīgi uzraudzīts. Var droši teikt, ka XM ir ļoti droša izvēle. Brokerhauser pēc testēšanas ar reālu kontu XM novērtēja ar 4,2. Priekšrocības ietver ātru un vienkāršu konta atvēršanu, bezmaksas izņemšanu, zemas CFD komisijas maksas par indeksiem un lieliskus izglītojošos materiālus. XM ir regulēts, cita starpā ASIC un CISEC, kas nodrošina augstu drošības līmeni. Trūkumi ietver ierobežotu instrumentu klāstu, vidējās tirdzniecības izmaksas valūtas un CFD akcijās, kā arī neaktivitātes maksu. MetaTrader platformas tika novērtētas kā funkcionālas, bet nedaudz novecojušas. XM vislabāk piemērots tirgotājiem, kuri izmanto MT5 un meklē vienkāršu sākumu. Investing.com piešķīra XM ļoti augstu novērtējumu – 4,7, 5,0 vairumā kategoriju. Brokeris izceļas ar plašu pakalpojumu klāstu, zemu ieejas slieksni, dažādiem kontu veidiem un solītiem izglītības resursiem. XM darbojas saskaņā ar vairāku regulātoru licencēm un nodrošina līdzekļu drošību, nodalot klientu kontus. Trūkumi ir ETF un fiksētu spreda trūkums, augsta riska pakļautība un neaktivitātes maksa pēc 90 dienām. XM ir raksturots kā brokeris, kas ir draudzīgs gan iesācējiem, gan pieredzējušiem tirgotājiem. Trustpilot XM ir novērtēts ar 3,9 dalīts ar 5, un tam ir vairāk nekā 2500 atsauksmes. 46% lietotāji ir piešķīruši 5 zvaigžņu novērtējumu, bet 31% ir piešķīruši 1 zvaigzni, kas liecina par atšķirīgām klientu pieredzēm. Pozitīvās atsauksmes slavē ātru naudas izņemšanu, labos nosacījumus ultra-low kontiem, plašo izglītību un lietošanas ērtumu. Negatīvie komentāri attiecas uz izmaksu problēmām, kontu bloķēšanu, tehniskām platformas kļūdām un neskaidrām drošības procedūrām. Lai atvērtu demo kontu, noklikšķiniet uz saites aprakstā. Pēc tam nospiediet pogu, sākt tirdzniecību un aizpildiet reģistrācijas formu. Jums jānorāda savas dzīvesvietas valsts, e-pasta adrese un parole. Pieņemiet noteikumus un nosacījumus un apstipriniet reģistrāciju, noklikšķinot uz zilās pogas. Pēc brīža jūs tiksiet pāradresēts uz pārvaldības paneli. Brokeris aicinās jūs no sākuma apstiprināt savu kontu, jo tas ir nepieciešams, lai veiktu reālu iemaksu. Jo ātrāk to izdarīsiet, jo labāk. No pieejamo kontu sadaļas lejupielādējiet MetaTrader 5 platformu. Instalēšana ir ļoti līdzīga Windows un Macos datoros. Jūs varat arī lejupielādēt lietotni Android un iOS tālruņiem. Kad esat instalējis MetaTrader 5, dodieties uz e-pasta adresi, kuru norādījāt reģistrācijas laikā, un atrodiet XM sveiciena e-pastu. Tur atradīsiet savu lietotāju vārdu un servera numuru, ar kuru jums jāizveido savienojums. MetaTrader 5 platformas augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz atvērt kontu un meklējiet XM kā savu brokeri. Tad izvēlieties opciju, lai pieteiktos esošajā kontā un ievadiet demo konta datus no XM sveiciena e-pasta. Jums būs jāievada arī parole, ko norādījāt atverot kontu. Apstipriniet, un viss ir gatavs. Kopsavilkumā var teikt, ka XM ir populārs un drošs brokeris. Ja vēlaties atvērt kontu, aprakstā atradīsiet atbilstošo saiti, kas ļaus jums izmantot bezmaksas demo versiju.
Ja jums patika šis video, lūdzu, atstājiet patīk un abonējiet manu kanālu, lai būtu informēts par jauno saturu. Paldies par skatīšanos!